Sveiki, man sauc Emīlija, un šodien es izlēmu uztaisīt pamācību jums visiem, kā uztaisīt savu setting spreju. Un, ja jūs nezināt, kas ir setting sprejs basically ir vienkārši sprejs, ko tu uzlieti savas sejas pēc tam, kad tu esi uzlietis kosmētiku, un kad tas izžūst, tas nofiksē tavu kosmētiku. Un šīs lietas mēdz kļūt padārgas. Šis īstenībā ir diezgan lēts, šis maksā 6 eiro šajā mazajā iepakojumā. Nē, šis maksā kaut kur 4 eiro, šis mazais. Man šķiet 4 līdz 6 eiro, bet viņi mēdz variēt līdz pat 80 eiro iepakojumā, un es atzīstu to, ka es varētu ieguldīt tādu naudas summu sprejā, cik tas neskatās stulbi, tikai tāpēc, ka man ļoti patīk kosmetika, bet te pašā laikā es zinu, kā uztaisīt savu spreju, kurš man ļoti perfekti strādā, un kurš strādā gan uz visiem sejas tipiem, un es iekonomēju daudz vairāk naudas taisot pats savu spreju, kurā es zinu, ko es lieku iekšā bez nekādām ķimikālijām. Un šis būs īsais video, kur es jums parādīšu, kā es to taisu, un es jums parādīšu, kā uztaisīt sausai ādai, un kā uztaisīt vidējai, kombinētai ādai, un kā uztaisīt netik sausai ādai, eļļainai ādai. Protams, es jums iesaku eļļainai ādai izmantot pirktos, tāpēc, ka viņi strādā labāk. Es esmu vairāk sausā āda, un man strādā šie. Šie ir vairāk manējais, kas man tiešām strādā un tiešām patīk, bet man ļoti strādā un man ļoti patīk tieši tā recepte, kā es taisu savu setting spreju, un sāksim ar šo pamācību. Nepieciešamie produkti būs pirmkārt glicerīns. Šo var nopirkt jebkurā aptiekā no 2 eiro līdz 3–4 eiro. Viņš nāk pēc tā kā parasts glicerīns, kuru izmanto medicīnā, un šī tā kā pamatsastāvdaļa lielākoties sprejos, nesatvainojos par saviem nagiem, man vajag pārkrāsot nagus, bet jebkurā gadījumā šis ir ļoti labs, tā kā šī pamatsastāvdaļa, kas ir ļoti nepieciešama. Tas šī ir pirmā lieta, un otrā lieta ir rožūdens, un rožūdens dara to, ka viņš nomierina ādu, noņem sarkanumu un tikai var teikt vienkārši nomierina ādu. Un man patīk karstās dienās šo kombināciju sprejot savas sejas, vien tāpēc, ka, ja man pat nav kosmētikas, jo tas nomierina un mitrina un padara manu ādu daudz spīdīgāku un jaukāku. Un tāpēc šis sprejs ir perfekts ne tikai, ja jūs pieņemsim nodarbojaties ar make-upu un jūs gribat savus klientus sprejot vai arī sevi, jūs varat arī izmantot to ikdienā, skrienot pa pilsētu, kad jūs gribat vienkārši mitrināt savu ādu un tā tālāk. Nākamā lieta ir nepieciešams ūdens, un es vienkārši nopirku parastu ūdeni, jebkurš ūdens destilēts derēs. Un pēdējā lieta ir, protams, šādi konteineri, ar kuriem var sprejot. Un jo labāk tas ir pats, kā viņš spūš, jo labāk. Es nopirku šo staigerī pa 3 eiro, manuprāt, vai 2 eiro, 3 tādas lietas. Un es uztaisīšu vienu ļoti sausai ādai un vienu netik sausai ādai. Kā arī man viens ir lielāks, šeit agrāk bija otiņu tīrāmais, bet tas bija jau 2–3 gadus atpakaļ, tāpēc es vienkārši taisu šajā iekšā. Jā, viņam ir vairāk, kas ir rakstīts, un es vienkārši, man ļoti patīk šeit sprejs, un es vienmēr izmantoju šo, tāpēc, ka pārsvarā laika man vajag lielu tilpumu, un šis būs mans, ko es metīšu somiņā. Un tagad sāksim pašu pamācību. Un ja kas šo var nopirkt aptiekā, šo var nopirkt jebkādā Krišnas veikalā, Brīvības ielā var nopirkt skolas ielā, vienā veikaliņā tieši skolas un pie pirmās slimnīcas veikaliņš. Un jebkurā citā tādā kā bio veikalā var nopirkt rožūdeni, un viņš arī nav dārgs par 2,50, šis maksāja 3,50, 2,50, un šis maksā 3 eiro, bet tas ir tik un tā daudz lētāk nekā pirkt savu setting spreju katru mēnesi pa jaunam. Tāpēc, jā, un man patīk tas, ka šis viss ir dabīgas lietas. Sāksim! Tātad pirmā lieta, ko es sākšu, ir es ieliešu rožūdeni, un es parasti leju diezgan daudz rožūdeni, es uzpildīšu līdz pusē. Un es nesaku to, ka vajag darīt viens vienā, tas vienkārši kā es daru proporcionāli. Es uzpildu aptuveni, pat līdz pusē, bet trešdaļu. Un, kā jūs redzat, paliek diezgan daudz rožūdens. Tātad es varu uztaisīt diezgan daudz reižu. Sanāk man aptuveni 2 reizes taisīt. Un
Tas ir tikai, es tagad taisu priekš ļoti sausas ādas. Jēkās. Šis būs mans ikdienas. Jo man ir diezgan sausa āda, man patīk, ka man āda izskatās mitra un mitrināta, un kad viņa ir mitrināta. Un it īpaši tagad uz karsto laiku šis būs perfekti priekš manis, lai mana āda izskatās svaiga un mitrināta. Tagad es ņemu ūdeni un es aizpildīšu līdz kaut kur šejienei. Otru trešdaļu es aizpildu ūdeni. Un pati galvenā lieta šai visai ir glicerīns. Tāpēc, ka glicerīns ir tas, kas rada to tādu kā mitrinošo ģuvī sejas efektu. Un es pievienošu, tikai šeit vajag skaitīt pilienus. Es pievienošu kaut kur, es pievienošu daudz, ka man patīk, kad ir daudz glicerīna. Iedara sev. Var teikt, ka es pievienoju aptuveni 15 pusi iepakojumu es pievienoju. Un tas vienkārši aiztaisu. Un es parasti pērku lielo rožūdens iepakojumu. Es zinu, kāpēc es šodien nopirku mazo, tāpēc man ir dīvaina to rožūdeni. Bet jā, viņš saputosies, tas vēlāk apsēdīsies. Un es iesaku katru reizi viņu jaukt. Un jā, un tad jūs vienkārši varat sprejot. Un šis tā kā ļoti sauc, jo vairāk jūs pievienojat glicerīnu, jo sausākai ādai tas būs laikam domāts, nevis laikam, bet tā kā tas būs domāts, jo glicerīns ir tas, kas mitrina un rada to ģuvī, svaigo, mito efektu jūsu ādai. Un jā, un šis ir manai, tas paliks man lietošanai, un tagad es jums parādīšu, kā uztaisīt vienu spreju priekš vidējas ādas kombinētas un tad vienu ar spīglīšiem. To es tikko atcerējos, kad gribēju izdarīt. Tātad, ja jums ir kombinēta āda, kas ir vairāk uz sauso, dabīgi, lai iet mazāk glicerīna. Es ieteiktu ieliet atkal trešdaļu, man sanāca pusi, tāpēc, ka jā, īstenībā rožūdens, jūs vienkārši vajag skatīties uz tikai pēc savas ādas, kas jums vairāk strādā. Jūs varat vienkārši pieliet sākumā nedaudz glicerīnu un pēc tam skatīties, vai jums vajag vairāk vai mazāk glicerīna. Es vienkārši zinu to, ka cilvēkiem ar oilī seju dara, kad ir mazāk glicerīna, un tāpēc es vienkārši pielieku pavisam nedaudz glicerīnu salīdzinoši. Un atlikušo es aizpildu ar ūdeni, un šis būs sausai vai pretēji eļainai ādai. Un glicerīns būs tas, kas tā kā savienos, un kā jūs redzat, te ir tā kā eļļa iekšā, tāpēc, ka tas ir, jā, un šis būs sausai ādai būs, kādreiz sausai, kāpēc es saku sausa? Un tad vienkārši sakratiet, un jūsu eļainai ādai sprejs ir gatavs. Un pēdējais ir pats jautrākais, ko es darīšu, tāpēc, ka es ieraudzīju to internetā un man ļoti gribēs. Tas ir vairāk kā tāds kā bronzīgs sprejs, kurā es vienkārši ielikuši iekšā nedaudz šos pigmentus, un man šķiet, ka tas varētu sanākt kruti. Sākumā es ieliešu visu vajadzīgo, un šis būs manam sejas tipam. Rožūdens. Jūs varat vairāk rožūdeni liet, mazāku ūdeni. Ko es parasti daru, es ielēju vairāk rožūdeni, mazāku ūdeni. Vienkārši es šodien nopirku mazo rožūdens iepakojumu un man bija bail, ka man nepietiks visam. Tāpēc es sākumā ielēju pirmajā iepakojumā diezgan salīdzinoši daudz ūdeni, ko es parasti nedaru. Es parasti ielēju maz ūdeni, bet jā. Un tad vienkārši sajaukšu kopā šo. Daudz par daudz. Un jūs varat just, kad jūs uzsprejat savas ādas, ka tas izžūst, un tad paskatīties, kā jums patīk tā sajūta. Un glicerīns radīs nedaudz tāda kā lipīga, bet tas lipīgais ļoti ātri pāriet, kā jau visi mitrinošie spreji. Un es atveršu vaļā šo, un es vienkārši iebēršu iekšā šo no NYX pigmentu kartoniņu. Es
Es vienkārši iebēršu iekšā šeit. Es paņēmu balto spītīgo pigmentu, viņš ir diezgan smuks saulītē. Un šādu bronzīgo pigmentu, kas arī ļoti smuki izskatās. Un es vienkārši viņus sajaucu kopā. Jā, man vajag dabūt zemē viņus. Vajadzēja uzreiz izbērt ārā uz kartoniņa, bet labi. Un tagad es vienkārši iebēršu iekšā. Skatīsimies, kā mums tas sanāks. Un tagad sakatīsim kopā. Es tagad viņus sajaukšu kādu mirkli un tad es atgriezīšos. Un šādi izskatās šis sprejs. Es zinu, ka šajā apgaismojumā var slikti redzēt, bet te ir daudz mazu gliteru un spīguļu, un mana roka vienkārši laistās. Es zinu, ka jūs neredzēsiet, bet tā kā šī daļa man ir izžūsi, tā kā šī nav slapja daļa. Un ja jūs redzat, es ceru, ka jūs redzat, man uz rokas ir tāda kā gliteri. Un tas tieši tas, ko es gribēju, lai kad tas izžūst, man paliek šis pigments sadalījies uz ādas. Un šis tā kā niks pigments, bronzīgs. Un jā, es esmu īstenībā ļoti priecīga par šo produktu. Es varēšu viņu, tīpaši, kad man būs vairāk iedegums, es varēšu viņu uz saviem pleciem un rokām. Un tādā veidā es panākušu viendabīgu tādu kā spīdumu uz savas ādas. Un tas ir tik stilīgi. Es esmu ļoti priecīga par šo. Recepte būs vēl jārakstīt, bet teorētiski viss, kas ir nepieciešams, šeit rožūdens, glicerīns un vienkārši jāskatās uz savu aci, kā vairāk patīk. Bet tas arī bija viss. Un paldies, ka noskatījāties šo video. Neaizmirstiet nolaikot, uzrakstīt, kā jums sanāca. Īstenībā man ļoti patīk, kā sanāca šis. Viņš neizskatās īsti pievilcīgs iepakojumā, bet es tagad skatos uz savām rokām un uz savām kājām, uz kurām es uzsprejoju, un ir tādi kā skaisti mazi spīguļi man šādi. Tas izskatās fenomenāli. Varbūt jūs zināt, ka pārdod tāds kā spīduma losjons, ar kuriem iesmērē ādu, kad viņi ir nedaudz iedegusi. Šis ir tieši tas, kas sanāca, un ir tieši tas, ka tas ar glicerīnu, tas vēl mitrinās manu ādu. Un rožūdens vēl nomierinās, tāpēc šis būs perfekts mans labākais draugs vasarā. Un šis būs, man jau bija beidzies, un es vienkārši izmantoju visādas sprejas no veikaliem, man viņi visi nepatika. Un esmu tik priecīga, ka man šis beidzot, tāpēc, ka šis bija mans, es vēl visu gadu lietoju, un es nevaru iedomāties atgriezties pirkt kaut kādus veikalos, tāpēc, ka man patīk tikai mans paštaisītais. Un arī ļoti maniem daudziem klientiem vairāk patīk rožu smarža, tāpēc, ka rožūdens ir rozes, un tur ir fantastiska smarža, un cilvēkiem vienkārši patīk relaksēties un saist to smaržu, un pēc tam viņi saka to, ka viņa āda ir daudz mierīgāk un daudz, var teikt, ka kopumā cilvēkiem patīk šis sprejs. Un jā, paldies, ka noskatījāties, un tiksimies nākamajā video.